Justinas Marcinkevičius. Keista senutė bibliotekoje. Keista senutė bibliotekoje stovėjo pasimetus. Šitiek knygų. Nepagalvojo niekados, kad šitiek daug jų gali būti. Slinko paukščiai tarp nesibaigiančių lentynų. Viena ranka vis glostydama knygas, kita raukšlėta savo veidą, šnibždėjo, man kad taip, kol akis dar įžiūri apie laimę. Sakykite, kuri iš tos daugybės galėtų būti laiminga, kad be karo, be vargo, be nelaimių, be ligų, dar, jeigu galima, be melo ir be vienatvės. Čia kažkas pridūrė ir be mirties. Ji neišgirdo. Dar kitas jai rimtai pasiūlė. Gal apie rožių priežiūrą? Ne. Ji rankom sumosavo apie žmonės. Jaunutė bibliotekininkė nusišaipė. Gal šventą raštą? Kad jau tą žinau, senoji nesumišo, o be to norėčiau, kad apie laimę dar šiame pasaulyje. Dabar jau kilo triukšmas. Vienas siūlė jai vieną, kitas kitą. Ji vis laukė. Stovėjo ir šypsojosi kaltai. Kažkas, paėmęs už parankės, palydėjo galiausiai ją į kitą skyrių, kur ant durų ji dar suspėjo perskaityti. Knygos vaikams. Jūs, 12-okai, savo knygas vaikams jau perskaitėte. Dabar skaitykite apie laimę, kad būtų be karo, be vargo, be nelaimių, be ligų, be melo, be vienatvės. Knygas apie meilę ir žmonės. Skaitykite. Gyventi bus lengviau čia ir dabar. Šimtadienio proga kiekvienam iš jūsų dovana knyga. Sėkmės jums, 12-okai. Šodien jūs sveic lieli un mazi, jūsu skolas un doma biedri. Pas jūs ateina pirmokai. Storas pilvas pūpso ir vaikščioja štai
Ilgi mācās pirmo soli spērt. Ilgi mācās lidojumus celties, vētras brāzmām pretīm droši krūtis griezt. Dzīve tā nav pils, kas izkalta no zelta. Tur ir jāprot arī zaudējumu ciest. Reizēm nākas zobus sakos spītā, jāiztur kaut arī spēki zūd. Tev ir uzdevums un stāvi tu vai krīti. Uzdevumu vajag izpildītam būt. Nelīdz žēlas sūrošanas skaļa, svaru kausos tikai darbu svēr. Tev uz dzīvi visi vārti vaļā, tikai vārti pašam jāatver. Sveicam žetonu vakarā! Jūs esat dejotāju klase. Esat dejojuši Latvijā, Lietuvā un pat Anglijā. Bijušos dejotājus sveic mazie dejotāji. Teci rikšas kumeliņi, aizved mani rīdziņā. Teci rikšas kumeliņi, aizved mani rīdziņā. Rīdziņā, rīdziņā, aizved mani rīdziņā. Rīdziņā, rīdziņā, aizved mani rīdziņā. Pa to labo skrējieniņu es tev došu auzu ēst. Pa to labo skrējieniņu es tev došu auzu ēst. Auzu ēst, auzu ēst, es tev došu auzu ēst. Auzu ēst, auzu ēst, es tev došu auzu ēst. Lieli ceļi, mazi ceļi, visi Rīgā sateceļ. Lieli ceļi, mazi ceļi, visi Rīgā sateceļ. Sateceļ, sateceļ, visi Rīgā sateceļ. Sateceļ, sateceļ, visi Rīgā sateceļ. Visapkārt Rīgai braucu, Rīgas vārtus meklējams. Visapkārt Rīgai braucu, Rīgas vārtus meklējams. Meklējams, meklējams, Rīgas vārtus meklējams. Meklējams, meklējams, Rīgas vārtus meklējams. Kas to Rīgu daudzināja, tas to Rīgu ieraudzīja. Kas to Rīgu daudzināja, tas to Rīgu ieraudzīja. Ieraudzīja, ieraudzīja, tas to Rīgu ieraudzīja. Ieraudzīja, ieraudzīja, tas to Rīgu ieraudzīja. Kad pulkstens nozvana, acis vaļā atveru, drēbītes sev uzvelku, somus mazgāju, skolā patīk mācīties. Es gribu ar tevi skolā iet un vienā solā sēdēt. I just wanna break the rules. You gotta go to work. Kuru reizi klapē? Labvakar! Veselus 12 gadus skolotāji nopietni ir gatavojušies šai spēlei. Un arī eksāmeniem.
Bet, šobrīd tas nav svarīgi. Tagad šis brīdis ir pienācis, un jums jāpierada savas zināšanas spēlē. Es mīlu tevi, skola! Ko sāksim spēli? Katram jautājumam ir dotas 10 sekundes, lai atbildētu. Pirmais jautājums. Katram skolēnam skolā ir savs skapīts, kur viņš izmanto katru darba dienu. Cik skolas ģērbtuvē ir skapīši? 420. 400. Jā, pareizi. 12. Jums katru dienu nākas apciemot savu klases audzinātāju ķīmijas klasē. Cik lampu kopumā ir ķīmijas klasē? 12. Jūs Rīgas lietuviešu vidusskolā mācāties jau 12 gadus, taču skola tika dibināta daudz ātrāk. Kurā gadā un datumā tika dibināta Rīgas lietuviešu vidusskola? 91. Datums? Ir valsts himna, kuru visi zina. Mūsu skolai arī ir himna. Vai jūs to zinat? Paskiet vismaz vienu rindiņu. Visam mīlam skolu, lai viņa dzīvo visu dzīvi, mēs jaunā skola. Vienmēr noder biblioteka. Vai jūs zināt darba laiku mūsu skolas bibliotekā? Tuvu bija no 8:30 līdz 4. Mūsu skolā ir muzejs, kas pēdējā laikā ir sācis diezgan aktīvi strādāt. Vai jūs zināt, kurā gadā tika atvērts skolas muzejs? 2002. Skola nemaz nepalika mūsdienām. Mūsu skolai ir vairākas sociāli tīkli, kā piemēram Facebook, skolas mājaslapa un YouTube. Bet vai jūs zināt, cik abonētāji ir mūsu skolas YouTube kanālam? 7, 20, 10, 67. Vairāk par 100 vai mazāk? Mazāk. 50. Tuvākais bija 69, īstais skaitlis 72. Visiem zināms, ka mūsu skolā ir 3 stāvi. Cik pakāpieni ir jāveic, lai tiktu nokļūt 3. stāvā? 3, 47. Vistuvākā atbild bija 40. Jāveic 142 pakāpieni. Skolā strādā vairāki skolotāji. Vai jūs zināt, cik tieši skolotāji strādā mūsu skolā? 36. Mūsu skolā strādā 33 skolotāji. Skolas Svētamsalē ir ne tikai daudz trauku, bet arī daudz mēbeļu. Cik galdi ir ēdnīcā? Viesu istabā, arī? 48. 38. 8, pareizi. 38. Tieši, jā. Diezgan ātri un veikli tikāt galā jau. Spēli, es mīlu tevi, skola, jūs esat pabeiguši veiksmīgi. Mēs 8. klase novēlam jums 12. tikpat ātri un viegli tikt galā ar eksāmeniem. Un tikpat veikli sasniegt savus mērķus dzīvē. Ziniet, mūs visus gaida līdzīgs liktenis. Mēs tikai tagad sākam saprast, cik ātri skrien laiks un cik maz šī laika ir palicis līdz pirmajam eksāmenam. Lai mazinātu spriedzi, variet aplūkot dažus no jūsu spilgtākajiem tēliem. Lai nesajuktu prātā, saspriegtajā laikā, mēs varam jums ieteikt ļoti noderīgu recepti. Ņemt asītas saules gaismas un pievienot to smaidam, tad pārkais ar laimi un nepārtraukti maisot, pievienot nedaudz maigumu, nedaudz smieklu,
Tas mirdzošs rīta rases un zvaigzne no zilajām debesīm. Pievieno nedaudz pacietības, tad lēnēm iecelā ritmisku melodiju un atkal labi samaisi. Rīkojies saudzīgi ar šo maisījumu. Pievieno vēl vienu smaidu un tu sapratīsi, ka esi ieguvis tiešām vērtīgu recepti. Ar užteks jums dar 100 dienu išsakyti viską, ką jaučiat? Ar užteks jums dar 100 dienu išdainuoti dainoms, kurias mokat? Ar užteks jums dar 100 dienu pašaukt su visais, kurias mylit? Ar užteks jums dar 100 dienu ant palangės palikt savo vardą? Ar užteks jums dar 100 dienu išklausyti savo artimą draugą? Ar užteks jums dar 100 dienų, juk mokyklinės dienos jau baigės? Paskubėkit. Mieli dvyliktokai, mes su devintokais mėginom suskaičiuoti, kiek yra 100 dienų. 100 dienų tai yra 2400 valandų arba 144 tūkstančiai minučių. O tai yra 864 tūkstančiai sekundžių. Kaip beskaičiuotum, bet laiko yra tikrai labai nedaug. Ir tai yra jūsų laikas. Ir jūs jį galit panaudoti tuščiai arba prasmingai. Galit nuspręsti, ką pasirinkti, nes gyvenimas tai yra tik taip jūsų pasirinkimas. Mes visada prisigalvojame įvairiausių planų, minčių ir kartais pritrūksta valios juos įgyvendinti. Todėl mes, devintokai, jums linkime visas savo didelės svajonės paskirstyti į mažus, šiltus, kasdieninius darbus. O kad tuose darbuose kasdieniniuose jūs nepasiklystumėt, mes jums esam padarę jums skirtą vienetinį kalendorių. Ne tik tai perskaitysit protingą mintį, bet kiekvieną dieną įrašysit ir tai, kas jums patiems buvo svarbu. Ir taip yra 100 dienų. Dievs! Šausmas! Nu ko, mīlīši? Jūs nodrēkojat? Tagad par to būs jāmaksā visiem. 12. Es jūs beidzot atradu.
jūs neiesvētījāt 10. Un tagad jūs bargi maksāsiet. Vēl ir laiks? Ko tu dari? Mans mazais brāli. Viņiem šovakar žetonu vakars. 100 dienas līdz eksāmeniem. Tādēļ šodien viņus jāapsveic, nevis jāsoda. Esi viens. Ļauj viņiem vēl nedaudz pamocīties. Pēc eksāmeniem varēsi salāt pie sevis. Nu jā, laikam tev ir taisnība, bet tik un tā 12. Paspēlēsimies ar jūsu niecīgām dvēselītēm. Ceļamies kājās. Oi, labvakar, mīļie 12. Lietojiet modinātājus. Savādāk nokavēsiet ne tikai pirmās stundas, bet arī eksāmenus. Mēs jums nedāvināsim modinātājus. Tikai tādēļ, ka jūs mums tikko neuzdāvinājāt. Paldies! Mēs jums dāvināsim ko daudz, daudz vērtīgāku. Laika izjūtu. Un tagad Vai, Piku, tas nu gan bija jautri. Tikai apsoli, ka tas vairs nekad neatkārtosies. Nu, beidz strīpainais. Ir taču jāmuļķojas, vai ne 12? Mēs ar tīģeri jums novēlam muļķoties līdz pat vecumdienām un izbaudīt katru brīdi. Šonakt prātā mums, muļķības prātā, šonakt mums prātā muļķība. Šonakt prātā mums, muļķības prātā, šonakt mums. Šonakt prātā. Lai arī mūs neiesvētījāt, mēs tik un tā esam brāļi un māsas. Mēs esam viena ģimene. Lūdzu, neaizmirstiet mūs. Так мы все Мой старый дождь за столом большим и шумным Ведь держали пацаны о вечной дружбе. Дом по кругу и на дна стаканы все крылись друг другу. Свои не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. Пацана! Непонятному, кто не бежал ответственность перед этим носом пьяных по дворам нужно расстаться нам. Но на время, значит ненадолго, может на неделю, но точно не навсегда. Neaizmirsiet to, ka katrs no jums ir kaut kas īpašs, un katrs no jums spēj pārsteigt jebkuru. Jā, un atcerieties, ja neiesvētīsiet 10, es jūs visus sev pazemē paķeršu.